šobrīd, pēc pēdējās sarunas, kas mums bija publiski konferencē Go Social, vidējais skaitlis, kuru mēs saucam par Foursquare aktīvajiem lietotājiem Latvijā, ir apmēram 10–15 tūkstoši, un tas skaitlis tur varējas plus mīnus. Aktivitāte ar Foursquare parasti ir tāda, ka cilvēks sāk lietot, viņam patīk, viņš stāsta draugiem, ko viņš ir, un tad viņš piedzīvo tādu kā atplodu, jo nesaredz to biznesa benefitu, kas ir ārzemēs, kur mēs daudzus īpašos piedāvājumus var izmantot tieši lietojot Foursquare un dabonot par brīvu kafiju, braucienu taksītī par puscenu un citas tādas interesantas lietas. Vēsture Foursquare'am ir faktiski sākusies burtiski no tās dibināšanas dienas, kad Amerikā viņi uzsāka pirms 3 gadiem, bet spilgtākais notikums bija aizvadītajās nedēļās pirms 2 gadiem, kad Bite, atverot savu mobilo tehnoloģiju centru, veidoja pirmo akciju un pirmo ballīti, Swarm Party, un tajā laikā viņiem bija ļoti liels izaicinājums, jo Latvijā bija apmēram 150 Foursquare lietotāji tajā brīdī, un viņiem bija izaicinājums savākt vienkopus savā tehnoloģiju centrā vismaz 50. Viņiem izdevās to skaitli pārsniegt, tur bija 74 cilvēki tajā brīdī, un tas tam mirklim, pilnīgi tādam sākuma posmam, tas bija ļoti liels sasniegums. Tagad arēnā Rīga uz hokeju Dinamo iečekojas 150 cilvēku svabadi, vai ne? Tas ir aizgājis uz priekšu un bez īpašas reklāmas, vai ne? Ir tā, ka Foursquare dibinātājs, līdzdibinātājs Denis Crowley's ir paziņojis arī pirms dažām nedēļām, ka viņa lielais tālais nākotnes plāns ir attīstīt to iespēju, kas saucas pasīvais check-in. Respektīvi, jūs esat vietā, kurā jūs jau reiz esat bijusi. Jums tālrunī ir šī Foursquare bezmaksas aplikācija, un tālrunis pēc 15 minūtēm, kad jūs esat tur, Innocent kafijā, padod ziņu, klau, tu esi šeit, vai tu negribi pateikt saviem draugiem, ka tu esi šeit. Tas ir tas ļoti vienkāršotais veids, par ko mēs šobrīd varam runāt. Savukārt par Windows Phone, visģeniālākā aplikācija, manuprāt, pat nedrīkst tā teikt, bet labāk nekā oriģinālā Foursquare ir 4SQ Major, ko es arī noteikti iesaku izmēģināt. Aiziet uz kādu no mobilo telefonu tirniecības vietām, kur ir piedāvāts apskatīt Windows Phone, un pamēģiniet palietot to aplikāciju. Viņi izskatās traki pievilcīga, un ja jūs domājat lietot vai nelietot Foursquare, patīk vai nepatīk, tad tā ir lieta, ko ir vērts apsvērt pirms jūs pieņemt lēmumu. Look, my squad half man drill, half Mandela. My band about 70 strong, just like fella. Yeah, part Melly Mel, part Van